Sveicu jūs jau 21. pēc kārtas Latvenergo erudīcijas konkursā Eksperiments, kurā šodien šeit tiekas spēcīgākās, zinošākās komandas no Rīgas. Un mēs šeit šodien redzēsim Rīgas 94. vidusskolas skolēnus, kuri pārstāv veselas divas komandas. Rīgas Osvalda vidusskola, Rīgas 74. vidusskola un Rīgas 13. vidusskola. Vēlēsim viņiem veiksmi un, protams, spēku, zināšanas, erudīciju un visu, lai varētu uzvarēt šajā pusfinālā. Latvenergo koncerna skolēnu erudīcijas konkursa Eksperiments galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt skolēnu profesionalitāti, rosinot padziļināti apgūt fiziku. Komandu cīņa risinās visas Latvijas mērogā, lai noskaidrotu labākās komandas no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģiona, kā arī Rīgas pilsētas. Šogad konkurss norisinās jau 21. reizi, un dalību erudīcijas spēlē bija pieteikušas vairāk kā 200 komandu, taču tikai 30 no tām tikušas soli tuvāk uzvarai. Mēs visi mīlam fiziku un viss tas mūs savieno. Līdz konkursa finālam atlicis pavisam maz. Galvenā balva ceļojums uz vienu no saulainākajiem Eiropas reģioniem Rimini, Itālijā, ir ļoti motivējoša, un skolēni gatavi pierādīt visai Latvijai, ka zināt ir stilīgi. Tāpat kā citus gadus, arī šogad komandu sniegumu pusfinālā vērtē nopietna, bet taisnīga žūrija, nozares profesionāļi un fizikas milži. Mārcis Auziņš, konkursa mentors un Latvijas Universitātes eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, fizikas eksperts, skolotājs un konkursa Eksperiments konsultants Aivars Ēriņš, Latvenergo koncerna fizikas mācību portāla Fizmiks pārstāvis Kārlis Kravis, akciju sabiedrības sadalas tīkls Rīgas pilsētas operatīvās eksploatācijas nodaļas vadītājs Aigars Ozoliņš. Komandas pilnā gatavībā pierādīt savas zināšanas fizikā. Žūrija gatava uzmanīgam, bet godīgam vērtējumam. Dodam startu! Paņemiet te uzliek! Komandām pusfināla kārtā bija jātiek galā gan ar erudīcijas jautājumiem, gan jāsaslēdz elektriskā ķēde, jāveic eksperiments un jāatrisina uzdevumu kalambūri. Visi uzdevumi tika atrisināti un bija laiks noskaidrot, kura komanda pirmajā pusfinālā saņēmusi ceļazīmi uz lielo finālu. Finālā konkurentiem mēs novēlam izturību, jo mēs arī esam konkurenti un mēs būsim labākie. Kuras komandas lielajā finālspēlē pārstāvēs Zemgali, Latgali, Kurzemi, Vidzemi un Rīgas reģionu, noskaidrosim nākamajās erudīcijas konkursa Eksperiments pusfināla spēlēs. Tiekamies!